Don't be uncool. Be cool. Be Kūlenis cool. Kūlenis FM. Un mums viens smaidīgs Kūlenis cool ir ievēlējies studijā. Labu rītu! Ritīgi ievēlēs, jā. 3 stundas gandrīz vēlos no Vidzemes, no saviem saulkrastiem. No saulkrastiem tu šodien brauci. Saule ir atbraukusi līdzi. Perfekts ierašanās brīdis. Un es tikai tagad pamanīju, kas tev mugurā. Tas krekliņš atbilstoši klipam. Pati sev mugurā. Pati sev mugurā. Tas ir mans boss. Tik forši. Pie mums šorīt ciemos. Tavs īstenais boss. Jā. Nu, šis ir interesanti. Mēs vēlēsimies šķetināt, jo abi ar Māru noskatījāmies videoklipu. Te jau mazliet par kasetēm arī aizrunāšanās, ka gribētos atrast savas bērnības dienas, tās atmiņas, un kas ir palikušas iemūžināts arī kasetēs. Šito rūts neplēs, jā. Tad nevarēs vairs attapties, bet es gribēju pateikt, ka tas pirmais iespējas par tevi, kā mazo Anniju, ir, ka tev ir tā lellīta seja, tik ļoti tāda, ne ar to dusmu izteiksmi, bet tā ir dabīgā. Tā ar to pieri, tas man iedzimts no opīša, tās dziļās acis. Un principā visu laiku ir speciāli jāsmed, lai neizstāst, ka es esmu tāda agresīva dusmīga. Es ar citu mani sauc Annija Putniņa. Es esmu mazā Annija arī. Mazā Annija, jau krietni paaugusies un ļoti daudz ko sasniegusi. Un tas ceļš arī tāds raips bijis muzikāli. Viņš ir un viņš turpinās raips. Un es jūtu, ka tā ies līdz sirmam vecumam. Es īstenībā tevi spiegoju šodien cītīgi, gatavoties sarunai. Un es domāju, kas tev aktuāls, kas pēdējā laikā. Protams, par dziesmu mēs parunāsim, par ko, kas ir galvenā tēma šodien. Bet es skatos, tu esi muzikāli tik ļoti dažāda un tik ļoti dažādos projektos. Dabīgi gribās jautāt uzreiz, kas ir tas mīļākais, jo tur ir džess, tur ir Broadway, es redzēju, tur ir mēs saskaņoju operas spoku, es domāju, kas notiek? Kas notiek studijā? Andrew Lloyd Webbers joprojām. Un vēl. Dažāda mūzika. Kas ir tas, kas tev pašai varbūt sirdī vistuvākais? Protams, savu mūziku, tas ir skaidrs. Nē, es tur vēl mēģinu saprast, vai tā vajag, bet tā tas dzīves ceļš ir virzījies cauri dažādiem žanriem, stiliem, arī izglītībai patiesībā. Es sāku kā pianists Jūrmalā, tad kā kora dziedātājs Doma koras skolā, tad diriģents absolvēs, diriģents arī pēc diploma, tad opera dziedāšana, tad džess arī vokālā grupa Framestus, kur koncertus došos rīt ar citu albumu prezentācijas, maz reklāmu. Bet, un tad es sapratu, ka man šausmīgi patīk mūzikli, tāda tieši tie Broadways mūzikli un viss tā stilistika un tradīcija. Tad es devos studēt maģistru uz Londonu, tad es padzīvoju Londonā, tas pabraucu apkārt pasaulē, tad es atgriezos Latvijā, izveidoju izglītības programmu mūziklā, izaudzināju daudz savus audzēkņus, tā skaitā tos, ko mēs dzirdam par radio, Grēta Grantiņa, Kato, Ludvigs, jūs, daudzi var sakot, tie visi mani mazie bērni. Un tagad jau kolēģi. Lūk, tas ceļš, viņš tā virzās caur akadēmisko mūziku, uz popmūziku, savu laiku grupai Tums. Es esmu bijis back vokālists diezgan ilgu laiku, kad vēl Beach Party notikās, tā viņi saucās. Un tad Gačos, starp citu, esmu bijis arī fonde. Es nezinu, man liekas, nav žanrs, kurā es neesmu piedalījusies. Es tagad arī Skyforger dziesmu coveru ierakstīju, kā bērnu raidījumu ukulele dalībniece Lēle, kas varbūt pazīst mani arī TV ekrānos, bet, baigi raibi. Un es jums teikšu, arī tas pirmais albums, kas šobrīd top, jo viņš top, kāpēc es šeit esmu, sāku rakstīt arī savu mūziku, savus dziesmu tekstus un veidot savu pirmo to albumu. Un mans producents Roberts Mēmens teica, ka ir pilnīgi normāli, ka nekas nebūs saprotams vēl. Ja tu pati nesaproti, tad tavs klausītājs varbūt arī noteiks, kas būs tas stilistiski pareizais virziens, jo, ziniet kā, viens ir tev pašam patīk, bet vai Sašam patīk, to mēs vēl noskaidrosim. Šīs vajājies tautās. Ļoti labi. Un vispār par tevi ir vairāk stāstījumu un ir dažādas asociācijas, un bieži vien pateicoties tieši manam kolēģim Mārim, jo viņš arī devās apskaņot ukuleles kādu pasākumu. Tur ir vesels stāsts,
ko es domāju aizkadrā, bet nē, Adelīna pieķērās. Māris aizbraucis ir skaņot pasākumu. Man šķiet kaut kāda veikala atklāšana, kurā var redzēt ukulēli. Tur tas galvenais tēma, nedrīkst visus reklamēt uzreiz. Un es esmu aizdevies, un man ir rakstīts sarakstā, tur tāds radiomikrofons, tāds mikrofons, un tad būs tajā visā pēc laika grafikā plānota ukulēla. Un man tajā brīdī vēl bērnu nebija. Līdz ar to es nebiju pazīstams, un man ir ļoti smalks, dārgs mikrofons paņemts, ukulelei, ko piestiprināt, un tad iznāk divi smaidīgi jaunieši. Man pretī tāds... Izrādās ir ukulele? Jā, un pasākuma producenti vienkārši nokrita gar zemi, gandrīz ieraudzot manu pārsteigumu, ka tā nav. Tas nav instruments, bet gal beigās tur ir arī instruments. Plus lele. Tā dziķeri mēs esam. Mēs esam izdomājuši baigot. Tā kā Andīta noteikti arī ar šo paliks manā atmiņā. Un labākais tas, ka tur tajā visā ir arī pati ukulele iekšā. Un, es arī piespiedu kārtā esmu iemācījusies drusciņi spēlēt dažus akordus, un mans nākamais mērķis ir varbūt arī ģitāru. Jo klavieris ir tāds man pamata instruments, un es tagad arī savu piespiežu vairāk praktizēties, lai uz kaut kādu albumu prezentācijas koncertu, lai es varu piesēsties, tomēr parādīt, kas tur 13 gadi noteikti ir ritīgi spēlēts daudz, tā, profesionāli. Un dažādos žanros, kā mēs tikko noskaidrojām, un tad tu saprati, ka, ko es vēl neesmu darījusi, kur neesmu kājas pērus, un ir jāveido savs albums. Jā, jo es teiktu, ka es esmu tāds ļoti koncertējuši mūziķis, jo es vienkārši dziedu visu, kur man pasauc, tur es dziedu, un es dziedu visu to žanrus, un nav problēma, jo es esmu profesionāls izpildītājs, ja, un tad, bet man ļoti arī patīk tiešām izpildīt gan ārzemju mūziku, gan arī latviešu komponistu mūziku. Man ir diezgan liela sadarbība ar komponistu Jānu Lūsēnu, tādu ilgstošu, un daudz viņa mūzikas esmu izpildījis, un arī viņš man ir šo to uzrakstījis, tā kā tieši manai balsī, un arī vēl daži citi. Un Rihards Zaļupi, Jānis Ķirsis, un tā sadarbības ir visu laiku. Bet es sapratu, ka man draugi bišķīt par mani pasmējās, ka viņi kaut kur tālāk brauc ar mašīnu pa Latviju, un viņi saka, mēs gribētu kaut ko uzlikt tajās straumēšanas vietnēs paklausīties, bet tev jau nekā nav. Rītīgi, paldies, sveiciens Laurēn Linardam, jā, bet viņi man kaut kā ieslēdz par to īsto pogu īstajā brīdī. Par to bija domāts, bet es baigi marinēju, baigi. Bet izmarināju. Es kaut ko pagājuši, kad sāku rakstīt skices. Es zinu, ka man ar tekstiem labāk veicās varbūt nekā... es neteiktu, ka man neveicās ar mūziku. Vienkārši es tik ļoti bieži strādāju ar tik leģendāriem komponistiem, ka man tāda mazuma tā kompleksa. Liekas, uzreiz vajag tajā līmenī. Jā, bet es domāju, ka arī tas pamazām un arī šī jaunā dziesma ir ar tādu manu rokrakstu varbūt drusciņu vairāk, bet teksti, man ļoti patīk tekstu rakstīt, un es jūtu, ka tas aizvien labāk, jo vairāk rakstu, jo vairāk, kā saka... jāsasniedz ar tās stundas leģendārās 10,000, kuras pie klavierēm tu jau esi jau 3 un 4 un 5 kāršojas noteikti. Jā, ārprāts, tiešām tā ir. Nē, jāsasniedz Guntara Rača līmenis, ka viņam tur katru dienu pa dzējolī, un tur tā grāmata tā, ka runā dzējas rindās jau. Ka iznāk grāmata 365, ja viņam. Jā. Tā, sveiciens Guntaram, jā. Bet, lūk, un jā, tad man sagaidījās tā, ka es satiku janvārī producentu. Es biju domājis, ka viens cits producents strādāt, bet viņš bija tā kā ilgi ārzemēs, un man gribējās šogad sākt, tā kā ritīgi no janvāra sākt strādāt. Jo, ja es pieķeros, tad ir viss. Un tad es sadarbojos ar Robertu Memmēnu, kas pats ir mūziķis, dziedātais komponists, un es uzticos šobrīd viņa te virzībai. Pirmais singls bija tāds es ļāvos viņa ieteikumiem par to, kas būtu radio draudzīga dziesma. Tā, kas, piemēram, man sanāca dziesma par rītu, un baigi forši es šodien braucu 3 stundu garumā, un starp citas dzirdēju savu dziesmu par radio, gan citu radiostaciju, bet vienalga, es ļoti nopriecājos, ka tā pirmā dziesmiņa dzīvo jau savu dzīvi. Tu jau nezini, varbūt skanēja visās radiostācijās. Varbūt, es nevaru visu reizēm noklausīties, vai grūti. Bet tas ir stāsts par tavu pirmo singlu no gaidāmā albuma ir Kārtējais rīts. Un tagad ir jaunums ar nosaukumu Kur ir tā meitene? Tagad viņa ir Kurzemē. Tagad viņa ir Kurzemē Kuldīgā nonākusi. Tik forši es iešu brokastīs drīz. Kaut kur blakus. Oi, te mēs varēsim tev tādu veselu ieteikumu, gurmānu ceļvedi ieteikt. Bet kā tapa šī dziesma? Jo es nezinu, vai tu skatījies savus kasetes bērnības un tā tu iedvesmojies, vai tu esi beidzot sapratusi, kur tad tu īsti esi un kur tu vēlies būt, vai kā nāca šī dziesma pie tevis?
Tas būtu ļoti labi, ja es būtu sapratusi. Man šķiet, tas ar šo jautājumu vairs nenodarbošos, lai tā dzīve pat notiek, ja? Un tad jau sapratīsim, ap 99 varbūt nē. Katrā ziņā šī konkrētā dziesma ir vienīgā, kas tapa pagājušā gada vasarā. Man bija tāds ritīgi tas posms, kad nevar savākties. Labi, teiksim tā, man ir arī maza meitiņa, un viņa vairs nav nemaz tik maziņa, viņa jau 5 gadi ir. Varbūt, ka es kaut kur tur pa ceļam, kaut kur biju drusku to sev tur pazaudējis, jau vairāk tā kā ar to viņas audzināšanu nodarbojos, kaut gan es negribētu novelt vainu uz meitu, bet es laikam atļauju sev bišķīt tā kā atpūsties, un varbūt tā kā bišķīt no režīma izšļūkt, un tā kā no tādas mērķiem un disciplīnas, jo man patīk tomēr tos mērķus uzstādīt. Es tāds ļoti cilvēks, kurš mīl rezultātu, un tā kā ko dara, un kur ir rezultāts. Un tādā ilgtermiņā, nevis tādā ātrajā variantā. Nu, lūk, un pagājušajā vasarā es biju šī te pati sev, man pašai es sev nevisai patikos, un tad es atskatījos, bet pats, es tur bērnībā, man tur bija plāniņš visai dienai 12 stundu grafiks, un man bija savs radioraidījums ar savu veco Yamaha sintezatoriņu, arī dzenu kasetēs, protams, rakstīju visu, un spokstās es spēju sarakstīt, un dzējojas es rakstīju, un iestudēju lodziņas ar kaimiņu bērniem, var cikot, man bija viss diena, man viss bija kārtībā, es nevienam neprasīju, vai to vajag, vai to nevajag, tas ir tā kā jādara. Un tā kā bērniem, viņiem ienāk kaut kas prātā, un mēs to darām tūlīt, un tagad mēs nedomājam tā racionāli. Man meita arī. Tagad mēs celsim to māju no kartoniem vai spilveniem, un tas ir jādara tūlīt, un tagad, vai arī tev ir jāuzliek mammu Jupītera tetovējums. Tā kā tas jādara tagad. Un es domāju, kā tas bija tik forši? Tu tā kā negaidīji. Tā skaidrība. Jā, tu vienkārši zini, ko tu gribi. Nav šaubu. Un tu neprasi kādam tur padomu, vai tas ir vajadzīgs, vai kādam tas vispār. Vai Saša klausīsies. Vai tas sanāks, ja? Tu vienkārši ej un dari, un es kaut kā pat no sevis iedvesmoju, no savas bērnības Un tagad es uzliku viņu stēkreklu sevi, un eņu visu laiku atcerēties, kurš te ir tas boss manā dzīvē. Un izrādās tā esmu es tajā vecumā, es nezinu, līdz tīņu gadiem, kur atkal viss varbūt bišķi nobruka. Kur tu sāc domāt, ko domā citi. Tie pārlauzieni jau ir vajadzīgi. Jā, forši tie pārlauzieni. Jā, būs. Forši tie pārlauzieni. Tie iedvesmoja pagājušo vasaru sākt rakstīt šo dziesmas tekstu, un tad šogad mēs ar Robertu Memēnu un arī mums palīdzēja Dagnis Roziņš ar tekstiņu vēl drusciņu, un tad mēs tur to dziesmiņu apčubinājām, un reku ir. Paralēli es pilnīgi skaidri zināju, ka man jāstāstās video kasetes. Es gribētu teikt, ka nekas jau daudz no tās mazās Annijas nav mainījies. Tu teici, ka tad nav šaubu, tu dari. Šobrīd, arī klausoties visu to, kur tu esi bijis, ko tu esi darījusi, tev arī. Varbūt šaubu kaut kur tur pakrūtē ir, bet tas neliedz darīt. Apņēmība netrūkst. Man patīk, kā viņa pati iesmēja pa sevi. Jā, bet es domāju, ka līdz šim arī nonāks, ka tiešām. Ir jau kaut kāds sagurums un kaut kas varbūt kādreiz neizdodas, bet arī neizdošanās ir foršas, tu no viņiem mācies. Kaut kā to dzīvi tā vajag uztvert, tas viss ir tāds, vajag to prieku atrast vispār visā, ko tu dari, arī visu to, ka tu gribi labu rezultātu. Ja. Bet process jau pats foršākais, un tas process jau mums arī albumam top ir baigi foršais ar Robertu, un arī Dagnis šeit tad piekāp un palīdz ir noslīpēt tekstus, un mums visas dziesmas gan arī ir gatavas. Es nevaru. Es gribētu jau dot to albumu, kā saka, pasaulē to albumu, bet vēl ir jāpiestrādā, gribās pie tās katras dziesmiņas tā drusciņa ar video klipu, ar tā, man tā nopietni. Tad uz pilno rudens rāžu būs arī albums, tagad ir dziesma gatava, mums jāķerās pie klausīšanās. Es jau vēl gribētu šķetināt visu to klipu, kas tur notiek. Mēs varētu arī līdz apsveikums stundē tiešām. Droši pastieties klipu, tur es esmu bērnībā un es drusciņi tagad, jā. 91. gada kadri, ko knapi atjaunoja. Es mazliet paspēju jau ieskatīties. Tad tu atradi kasetes un devies atjaunot, jā? Mana ģimene, paldies Dievam, saglabājas, un man arī bija tāda brīnišķīga iespēja, ka viņi vispār ir iemūžinājuši to, ka mums bija kaut kur kamera no kaut kādiem radiem uzradusies dažādos dzīves notikumos, tur kristības, dzimšanas dienas, un tie kadri ir diezgan daudz, bet viņas jau tur bija kaut kādas tur lentes salipusi un saulē nostāvēs, un tur viņas tur jākopja un knapi. Bet tur arī ir interesanti, jo taviem vecākiem ir labs ķēriens. Viņiem jau tad ir bijusi tā acis, kā klips varētu izskatīties. Tas ir Opis Andris Klēvers, sveiciens viņam.
Jā, viņš tāds, viņam izrādās ir tāds operātora iemaņas. Tur ir. Vai ne? Es vienkārši ieraudzīju rekuri klips. Tur es skatos, vai vispār vajag kaut ko piefilmēt. Nu, beigās izdomāju, labi, ir jāsasaist ar sevi un bišķīt vajag mani pie jūras, kuras es esmu no Jūrmalas, tā kā, bet tagad es esmu iepracējusies Salkrastos un tad viena jūra, otra jūra, un tad tā sasaistās. Bet tas bija arī tāds ļoti labs tehnoloģisko attīstību, nu tāds laika liecība. Jā, es viss ir mainījies. Adelīna skatās klipu, un viņa arī met aci iekšā klipā, un viņa saka, bāc, Māri, tu saproti, cik daudz mēs esam attīstījušies no tā, kas mums tagad ir kabatā telefonā pa kamerām. Jā, bet sanāk, ka bildes tādas taustāmas, un tas viss ir vairāk pieejams nekā tagad mums tie telefoni. Man arī viens telefons pazuda, es kaut ko tur nebija kaut kādā mākonī salikusi, un viss čušs. Tā kā ik pa laikam ir vērtīgi, tomēr viņi saka, uztaisīt papīru. Es vispār tāds papīra cilvēks, plānotājs papīra, viss tāds normāls. Viss tāds normāls. Es netieku līdz bišķītēm nu, tāda arī ir tā meitene Annija. Paklausīsimies, kā skan tavu dziesma. Un, Anni, paldies, ka atbrauc pie mums no tāliem Salkrastiem. Es ceru, ka tur saulīte arī vēl palika, jo tu tiešām tāda saulēm priecīgs, maidīgi pie mums es atbraukus. Es jau gribēju atbraukt uz šito būtu, šo pilsētu, jā. Forši. Izbaudi Kuldīgu, mēs izbaudam tavu klātbūtni, tavu mūziku, un tad vēlam veiksmi, lai ātri visas tās mazās detaļas vēl sakārtojas, un tad albums drīzumā nonāk mums. Albums janvārī, visticamāk. Ir jau pat. Jā, un arī koncerts 7. marts, Ulbruks Perla. Paldies! Let's go! Tiekamies! Liekam kalendārā. Svinam tavu dzimšanas dienu, svinam albumu un tad vēl arī koncertu. Paldies tev! Paldies jums! Es varēju rakstīt stundām, es varēju sapņot lomas par teātra skatuvēm un ārijām operās. Vaisākos spokus stāstus es zināju.